Sveicināti atpakaļ Mental Health Week podkastā. Mani sauc Marija, un esmu šodien kopā ar RSU psihosomātiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārstu psihoterapeitu Līvu Aču. Līva, paldies, ka tu esi šeit kopā ar mums. Paldies par uzaicinājumu, sveiki. Jā, šodien mēs gribam parunāt vairāk par sevis ārstēšanos, tāpēc, ka mūsdienās informācija par psihisko veselību ir pieejama visur un ir diezko salīdzinoši, kā sakāms, overwhelming. Tu var redzēt TikTokā, tu var redzēt Instagramā, ir ļoti daudz grāmatas jau ir sarakstīts, un tas dažkārt rada ilūziju, ka ar savām problēmām mēs varam tikt paši galā. Tātad, bet jautājums ir, vai tas vienmēr ir pietiekami, un vai tas, ka meklējam psihoterapeitu palīdzību, nozīmē esam slimi iekaviņās. Šajā epizodē runāsim par sabiedrības aizspriedumiem, stigmām, pašārstēšanos un par to, kā palīdzības lūgšana var kļūt par spēka, nevis vājuma pazīmi. Tātad, Līva, es vēlos tev uzdot pirmo jautājumu vairāk, kā tu saskaries ikdienā ar, kādi ir tādi biežākie mīti, ko tu sadzirdi savā praksē par psihisko veselību? Man šķiet, viens no mītiem jau tika minēts ievadā, ka, ja meklē psihoterapeitu palīdzību, tad ir uzreiz slims. Vai arī to var paplašināt ne tikai pie psihoterapeita, bet arī es eju pie psihiatra, tad es esmu traks. Vai tādai vecākai paudzei, gan tas ir vairāk raksturīgi, ka manā laikā depresija nebija, tagad depresija ir pilnīgi visiem, vai arī jāiet vienkārši uz lauka pastrādāt, un nekādas tur problēmas nebūs. Problēmas ir tikai tāpēc, ka mēs esam tur slinki, neko nedaram. Vēl arī man šķiet tāds būtisks mīts, un kas tiešām var traucēt to palīdzības meklēšanu, ir, ka, ja es meklēju palīdzību, tad es esmu vājš, es kaut ko nemāku, es kaut ko nevaru, ka tas ir slikti, nepieņemami, ko tad par mani padomās. Tie laikam arī ir tādi populārākie, un vēl arī šķiet par izdegšanu, kas pēdējā laikā ir diezgan populāra lieta, bet jāsaka tā, ka es saku populāra ar to, ka es strādāju arī kā ģimenes ārsts, un tad tieši šobrīd pēdējās nedēļās tas ir vairāk tā kā cilvēki nāk ar šīm te grūtībām. Un tad par izdegšanu ir tāds populārs arī mīts, ka tā ir tā kā vājo cilvēku pazīme un problēma, ka tātad tas nozīmē, ka es neesmu piemērots savam darbam vai ka es netieku ar lietām galā, ar kurām man būtu jātiek. Bet parasti tie tomēr ir tie cilvēki, kuriem ir lielāka tā atbildības sajūta pret darbu, kuriem ir milzīgas tiešām darba slodzes, un tas vairāk liecina vienkārši par to, ka ir ilgstoši strādāts pāri savām spēju robežām, un tas nav slikti. Tas vienkārši ir kaut kādā ziņā tā spēja robeža, jo katram arī ir citas. Līdz ar to arī ļoti garlaicīgs darbs var radīt izdegšanu. Tagad man šķiet, tas jau aizēja pilnīgi citās tēmās, bet mīti šķiet pastāv diezgan daudz. Tajā pašā laikā liekas, ka tomēr ņemot vērā to, ka tā informācija ir daudz, no vienas puses arī var iet otrā grāvī, ja tā var teikt, ka pilnīgi visiem tagad ir kaut kāda psihiskā veselības problēma. Tiešām ļoti daudziem tā arī var būt, bet ir šķiet tāda pašdiagnostikas tāda uzplaukums, varētu teikt, tāda revolūcija pašdiagnostikas, uzliesmojums, jo nevienmēr kaut kāds pazīmju kopums liecina par saslimšanu, ka tas var būt arī kaut kāda normāla adaptīva reakcija, piemēram, jebkuram, labi, varbūt ne jebkuram, bet tā kā lielākajai daļai cilvēku, kuriem būs, piemēram, bijusi kaut kāda šķiršanās nesen vai zaudēts kāds tuvs radinieks, ja mēs viņiem iedosim PHQ-9, kas ir depresijas simptomu skala, lielākoties viņiem būs augsti šie te punkti. Jā. Bet tā ir normāla adaptīva reakcija viņa dzīves situācijā. Līdz ar to mēs nevaram tikai pēc simptomiem, pēc kaut kādām pazīmēm teikt, ka tur noteikti ir patoloģija. Iespējams, tā ir adaptīva reakcija esošai dzīves situācijai. Tamdēļ tas nav tik vienkārši, tas nav balts melns. Un, kā jūs saprotat, vai Latvijas sabiedrība uztver psihiskās veselības jautājums, vai tas joprojām ir tabū? Tavuprāt, vai par to jau runā brīvāk mūsdienās? Kāds tavs skatījums uz to visu? Es teiktu atkarībā no paudzes. Es gan laikam neizmantošu Gen Z un mileniāļus un tam līdzīgi, jo es iespējams nezinu tik labi tās atšķirības, bet labi, ja mēs mēģinam īstenībā, ja tā, tad boomeri man šķiet ir tie, kuriem tas joprojām ir kā tabū. Kaut kādā ziņā, bet šķiet, ka jaunākās paudzes tomēr ir tādas diezgan iecietīgākas un atvērtākas pret psihisko veselību kā tādu, jo tā tomēr ir vairāk tāda prioritāte.
Bet, protams, ka jebkurā vecuma grupā tas arī var būt ļoti dažādi. Ka būs cilvēki, kuriem liksies, jā, psihiskā veselība ir ļoti svarīga lieta un ka man par to ir jādomā. Man ir jāskatās, ko es varu ar to darīt, lai es uzturētu arī savu psihisko veselību, ne tikai fizisko, bet būs cilvēki, kuriem būs tāds tā kā psihiskā veselība. Tas vispār neko nenozīmē, jāiet tikai uz lauku strādāt. Galvenais, lai man nav tur lausta kāja vai kaut kas. Citādi tad viss ir pilnīgi ok, ka man dzīve viss ir skaisti, bet īstenībā tā bieži mēdz arī nebūt. Bet kā būtu tavuprāt? Esmu novērojis to, ka citas valsts, tā kā piemēram Nīderlandē, kur tāda salīdzinoši attīstītāka valsts, tur atkal, man liekas, runā vairāk brīvāk, bet Latvijā tas, manuprāt, pēc lokācijas arī atšķirās. Kādēļ tavuprāt ir tā? Nīderlandi es tik labi nepārzinu, bet, piemēram, par Vāciju runājot, pirmā lieta, kas nāk prātā, ka viņiem ir diezgan pieejama arī psihiskās veselības aprūpe, ka viņiem ir valsts apmaksāta, piemēram, arī psihoanalīze, kas ir vidēji 3 līdz 5 reizes nedēļā tikties ar terapeitu, un viņiem tas ir valsts apmaksāts pakalpojums. Mums šobrīd no tādiem globālajiem resursiem, kas ir valsts līmenī, pieejams ir 10 vizītes pie psihologa vai psihoterapijas speciālista ar ģimenes ārsta nosūtījumu. Bet šie speciālisti arī ir diezgan maz uz visu valsts apmēru, līdz ar to tas pakalpojums arī nebūs tik pieejams. Notiecīgi, ja mums būtu pieejamāka psihiskās veselības aprūpe, ja viņa nebūtu tik arī kopumā stigmatizēta, jo, piemēram, nesen arī seriāls Padomju džinsi ir tāds lielisks piemērs, kas tā kā rada arī kaut kādu priekšstatu par psihiskās veselības aprūpi. Mums tā tad nav tik pieejama psihiskās veselības aprūpe, mums ir stigmatizēta psihiskās veselības aprūpe. Man šķiet, tas viss veicina to, ka vai nu mēs par to nerunājam, vai nu tad attiecīgi mums ir kaut kāds iespējams nepārāk adekvāts un realitātei atbilstošs priekšstats par to, kā tad izskatās psihiskās veselības aprūpe. Tā ir tikai tur nozāļošana, siešana pie gultām, tur elektrokonvulsīvās terapijas likšana cilvēkam pie samaņas un kā vairāk kā sots, nevis kā palīdzība, kas, kā Padomju džinsos tas tika attēlots. Jo kādu laiku atpakaļ tā bija iespējams arī realitāte. Šobrīd tas tā vairs nav. Paldies Dievam, ka tā nav. Kādas tad ir galvenās psihiskās veselības traucējuma rašanās teorijas? Vai tas ir tā kā tu iedzimst vairāk, iegūts traumas, pieredze vairāk, apkārtējais spiediens, kādas tas ir tās populārākās teorijas? Principā šobrīd psihiskās veselības jomā galvenā teorija ir biopsihosociālais modelis, ka tas ir ne tikai ģenētika, ne tikai šie iedzimtie faktori, ne tikai kaut kāda dzīves pieredze, kaut kāda šīs traumas, atmiņas, tā saucamā stresa menedžēšanas tehnikas un aizsardzības mehānismi, bet arī sociālais, tā kā ka visi trīs kopā. Un pie sociālajiem faktoriem tas ir gan izglītības līmenis, ienākuma līmenis, arī veselības aprūpes sistēmas organizācija, apkārtējās tradīcijas, kultūra, jo, piemēram, es te mēģinu izdomāt vienkārši tādu sulīgāku piemēru, bet piemēram, iedomājamies Japāņi vai ķīnieši. Šīs te austrumu kultūras, viņi ļoti bieži ir tādi ļoti nosvērti, ļoti savākti, ļoti tādi mierīgi. Un, ja mēs iedomājamies spāņus vai itāļus, mīmika pa gaisu, ļoti emocionāli, ļoti strauji mēdz runāt, viņiem ir pierasts un pieņemts emocijas izpaust. Un, ja mēs tagad ieliksim spāni Japānā, visi domās, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā, tāpēc viņš tik ļoti atšķirs no tās kopējās vidas. Un līdzīgi arī Latvijā, man liekas, ir tāds joks, ka jūs redzat, ka kāds tramvajā smaida, tā tad ar viņu kaut kas nav kārtībā. Kāds amerikānietis. Jā, ka kaut kāds ārzemnieks, jo Latvijā tas ir tas, ierasti mums ir tādas nopietnās sejas, ja var tādu populāru terminu, tad resting bitch face, kas ir tā ļoti nopietnā, tāda varbūt arī nedaudz naidīga, varbūt nedaudz tāda dusmīgā seja. Jā, bet iekšē viss ir kārtībā, es taču smaidu. Bet īstenībā tā seja ir tāda, respektīvi, ka katrā kultūrā ir kaut kādas normas, kaut kas pieņemts, un tad kaut kādas novirs no tā var tikt uzskatīts par kaut kādu problēmu. Tad ir vēl ģenētika, un pie psihiskās veselības ļoti svarīgi ir atcerēties, ka tas, ka ir ģenētisks risks, nenozīmē uzreiz, ka būs obligāti tā saslimšana. Ir jābūt arī dzīves kaut kādiem šiem te faktoriem, kas savā ziņā palaiž tos mehānismus, kas tajā gēnā ir ierakstīti. Tā kā tas ir plašāk. Tas nav tikai viens, otrs vai trešais, bet tas ir tā kā visu trīs kombinācija un kopums. Tad nav pamats uztraukumu, ja redz, ka mamma cīnās, piemēram, kaut kādu, veģetīvo distoniju. Tas nenozīmē, ka varbūt tev tas tieši būs. Tas ir atkarīgs no citiem faktoriem.
Jā, bet tajā pašā laikā arī redzot, nu, piemēram, vai arī, ka mēs slēpjam savas emocijas, jo mēs redzam, cik ļoti māmu tas ietekmēs. Ja mēs tagad būsim dusmīgi, tā tad māma vispār uzsprāgs. Nu, ka Ir ļoti daudz faktoru. risku, un, jā, un ir ļoti daudz faktoru, Wow. kas to var ietekmēt. Un tas var ļoti dažādi attīstīties arī. Varbūt arī tā, ka pilnīgi pretējais. Jā. Nu, ka, piemēram, vecāki ir bijuši ļoti haotiski, ļoti netīrīgi, ļoti nekārtīgi, un tad bērnam var attīstīties, vai nu viņš arī būs tikpat haotisks, jo, attiecīgi, viņš nav to mācījies, vai arī viņš būs ļoti apsēsts ar kārtību un kontroli, tāpēc, ka viņam būs vajadzīgs ieviest šo kontroli savā hausa pilnajā dzīvē. Nu, tas ir ļoti. Es tagad nolasīšu citātu. Psihiskās problēmas ir tikai galvā. Tās nav īstas slimības. Cik bieži un vai vispār šī frāze tēviem gan jau, ka tas viss ir tas telefons vainīgs. Bet kā patiesībā? Es te domāju, vai es vispār kādreiz esmu no kāda pacienta dzirdējuši tieši šādu frāzi. Man liekas, ka nē. Bet, Tā ir laba lieta, es pieņemšu. Varbūt man ir paveicies. Bet tajā pašā laikā es domāju par to, ka salīdzinoši nesen es veidoju arī lekciju ārstiem par psihiatriju un antipsihiatrijas attīstību no pagātnes līdz mūsdienām. Un atminos vienu pētījumu, kur tika aptaujāti ģimenes ārsti par uzmanības deficītu un hiperaktivitātes sindroma etioloģiju. Un liela daļa ārstu bija norādījuši, ka etioloģija ir nevis bioloģija, kas šobrīd ir tomēr uzskata, ka tā ir tāda galvenā izcelsme UDHS attīstībai, bet tas ir vienkārši slinkums, audzināšanas jautājums un tam līdzīgi. Līdz ar to stigmas joprojām eksistē, un es ticu, ka viņas eksistē daudz kur. Vienkārši iespējams man tiešām ir paveicies tādā ziņā, ka es neesmu saskārusies ar tādiem pacientiem, kas tieši tik tieši to teiktu, bet ar citām stigmām ir nācies saskarties, jā, ka varbūt vienkārši jāiet pastrādāt un tas viss pāries, bet ka tikai galvā šķiet, ka tā man nav gadījies dzirdēt. Nenāk prātā vismaz šobrīd. Bet tā stigma noteikti eksistē joprojām arī ārstu vidū. Jā, tas ir, jā. Tas man ļoti labi noved pie man nākamā jautājuma. Tad ir šīs stigmas, un ja cilvēkam ir šī trauksme un depresija, vai tiešām vai ar viņiem cilvēkam, tikai tāpēc, ka tās nevar redzēt, vai ar tām vajadzētu sadzīvot cilvēkam? Un šis ir nedaudz sarežģīts jautājums, tāpēc, ka arī jautājums, ko mēs saprotam ar sadzīvot. Ja sadzīvot nozīmē to, ka mēs pieņemam, ka tas tā ir un mēs neko ar to nedaram un ka tas nav nekas, ar ko var kaut kā mēģināt tikt galā, tad es teiktu, ka noteikti nē. Bet tajā pašā laikā, piemēram, ja runājam par depresiju, tā globāli, lielā procentā gadījumu viņa var arī pati pāriet. Līdzīgi kā, piemēram, vīrusu infekcijas, mēs varam neko nedot, neko nedarīt. Ar laiku vienkārši mūsu organisms spēja ar to savā ziņā tikt galā. Tāpat arī ar depresiju var būt, ka adaptīvi mūsu organisms vienkārši pielāgojas šai dzīves situācijai un spēja to atrisināt bez kaut kādas papildus palīdzības, kas būtu terapijas veidā vai medikamentozes terapijas veidā. Attiecīgi, ļoti sarežģīti atbildēt uz šo jautājumu. Bet ir arī tādi psihiskās veselības traucējumi, kurus mēs varam tikai iemācīties kaut kādā ziņā menedžēt. Piemēram, šizofrēniju izārstēt nevar. Attiecīgi tādos gadījumos tas būtu kaut kādā ziņā, man negribas teikt samierināšanās, bet man gribas teikt kaut kādā ziņā pieņemt to savu stāvokli un iemācīties ar viņu sadzīvot, nevis samierināties, bet ka es zinu, ka man šis ir, es zinu, ka mani traucējumi tā un tā izpaužas, un es vienkārši apgūstu to spēju ar viņiem kaut kādā ziņā sadzīvot, tikt galā kaut kādā veidā. Dzīvi. Jā, atrast veidu, kā pielāgoties tam, ka man tā ir. Tā. Šis ir ļoti labs jautājums par to pašārstēšanos. Kā var zināt, kam internetā vai sociālajos tīklos var ticēt par psihisko veselību un kam nē, tāpēc, ka Sarežģīts
Ar to domājot, ka viens, kas nāk prātā, ir pirmkārt skatīties, kāds ir avots, no kā mēs to ņemam. Viena no tādām labām lietām, ko šis noteikti nozīmē, ka jums tur ir autiskā spektra traucējumi, vai ka šis noteikti nozīmē, ka ir UDHS, meklējiet palīdzību. Viens variants būtu mēģināt pārbaudīt, cik šī informācija ir atbilstoša patiesībai, bet tāds savā ziņā pavisam drošs variants ir, ja jums rodas bažas par to, ka ir kaut kāda saslimšana, ņemot vērā šos informācijas avotus, es ieteiktu vērsties vienkārši pie kāda ārsta, vienkārši. Man ir ģimenes ārsts arī runāt par psihiskiem. Protams. Tas gan ir ļoti atkarīgs arī no tā, kāds ģimenes ārsts ir, jo ir ārsti, kas nejūtas droši psihiskās veselības jomā, un attiecīgi, ja viņi jutīs, ka būs vajadzīga medikamentos palīdzības, uzreiz sūtīs pie psihiatra, kas arī ir ok. Bet principā, viens ir vai nu pašiem meklēt zinātnisku informāciju par šo, piemēram, par psihisko veselību, var skatīties un mēģināt atrast, piemēram, DSM-5 klasifikātoru, kur ir diezgan daudz informācija precīzāka par to, kas tad veido diagnozi kopumā no konkrētas pazīmes. Vai arī tad vērsties pie speciālista, kas ir vai nu tātad ģimenes ārsts, kas sākotnēji varētu nokonsultēt, vai arī, piemēram, pie psihiatra. Vai arī, piemēram, universitātes ietvaros iespējams, ka pirmais cilvēks, pie kā varētu vērsties, ir psihologs, kas ir iespējams ejot, piemēram, uz RSU. Sākotnēji tiekoties ar psihologu, tiek izvērtēts stāvoklis, un tad attiecīgi arī pieņemts lēmums, vai tad sūta tālāk uz. Jo tas, ko es mēģināju ilustrēt ar to sēru, kaut kādā ziņā, lai arī cits klišejs, kas šobrīd neizklausītos, iespējams tiešām vienkārši vajadzīgs laiks, lai pierastu pie jaunās dzīves situācijas, saprastu ar to un mazinātos tā emocionālā intensitāte. Attiecīgi ne viss, kas ir novirz no normas, uzreiz ir patoloģija. Jā. Tur jābūt ir 3 tādām lietām, lai tas veidotu diagnozi psihiatrijā. Viens ir novirza tātad no normas, jeb angliski deviants, jo tie ir 3D burti. Otrs ir disfunkcija, ka attiecīgi mēs nevaram darīt to, kas mums ir jādara. Mums ir funkcionāli traucējumi, kas ir dysfunction angliski, un trešais ir ciešanas, jeb distress. Ja ir šie 3 kopā, visticamāk būs kaut kāda diagnoze, bet, piemēram, ja mēs redzam, ka mēs daudz novirzamies no tēmas, nevaram koncentrēties uz kaut ko, bet tas mums nerada ne šo disfunkciju, ne šo distresu. Iespējams, tā nav diagnoze, tā vienkārši ir mūsu kaut kāda lieta, īpatnība, īpašība. Respektīvi, ne visas pazīmes uzreiz ir diagnoze. Ne visi cilvēki, kad neskatās cilvēkiem acīs, ir autiskais spektrs. Jā. Varbūt viņiem vienkārši ir sociālā trauksme. Jā, varbūt. Varbūt viņi vienkārši negrib jums acīs skatīties. Varbūt tiešām. Varbūt viņiem sprāna sāp, viņi nevar tā kā pacelt galvu uz augšu. To nezinām. Jā, bet es novēroju to, ka pat ja tas ir tikai tev personāli, tā nav kaut kāda slimība vai kaut kāda problēma, bet tu vari tik un tā aiziet un pie sevis strādāt, pie psihologas pieņemt. Tas arī tikpat vērtīgi un forši. Mēs iepriekšējā epizodē nedaudz pieskārāmies tēmai par to, ka pirms, kad zināt, kad iet meklēt palīdzību, ka ir šis laika periods, kurā tu nespēji tikt galā, un tad tu vari iet un mēģināt, un varbūt tev Ko arī nozīmē pats sev palīdzēt? Tā kā, piemēram, ja tev ir šis stress sesijas laikā un tu centies, tu tur elpo un tu skaties visus šos vingrinājumus un tam līdzīgi, cik ilgi tu centies un pats māci sevi mierināt, līdz ko tu spēj secināt, ka tomēr vajag meklēt turpmāku palīdzību.
Jā, nu, principā es teiktu, ka runājot par sesijām, šobrīd ir septembris, tūlīt tās būs oktobris. Attiecīgi ļoti labi ir sākt šīs tehnikas iemācīties un praktizēt jau tagad. Attiecīgi ar to domu, ka es saprotu, kas man strādā, kas man vispār palīdz to stresu menedžēt. Un vēlams atrast tādas veselīgās stresa menedžēšanas stratēģijas, jo attiecīgi, ja mēs runājam par pašmedikāciju, tad idejiski tiek izmantots arī, piemēram, nikotīns cigarešu veidā vai šajos pilventiņos vai aikos vai saltveidīgie smēķējamie. Es ceru, ka sapratīs studenti, ko es ar to domāju. Vēl arī alkohols ir bieži izmantot viela tieši pie kaut kādiem trauksmes traucējumiem vai satraukumiem un stresa. Attiecīgi šīs te vielas, tā varbūt nepilnīgi taktiski un zinātniski šobrīd izsakoties, bet tā kā izdarīs vairāk ļauna nekā laba, jo, piemēram, populārs mīts arī ir, ka smēķēšana nomierina. Fizioloģiski nikotīns tikai un vienīgi uzbudina, attiecīgi tas īsti nestrādā tajā virzienā, kādā mēs tā kā vēlamies. No vienas puses varētu domāt, ka tur īstenībā tā dziļa elpošana nedaudz varētu pat vairāk palīdzēt nomierināties, bet klasiski tā kā mēs to skatāmies drīzāk kā tādu atkarības sindroma pazīmi, ka ir atcelšanas sindroms un uzsmēķējot vienkārši tā trauksme, kas ir radusies no atcelšanas, samazinās. Attiecīgi, jā, būtu labi atrast šīs te stresa menedžēšanas stratēģijas jau laikā, kad vēl nav tas milzīgais stress. Un no vienas puses man gribētos teikt, ka tas ir pilnīgi normāli, ka sesijas laikā mēs esam nedaudz citi cilvēki un ka kaut kādas citas šīs dzīves lietas paliek otrajā plānā, ko šķiet arī jau iepriekšējā epizodē mēs minējām un runājām. Bet attiecīgi, ja tas tiešām ļoti ietekmē, ja šajā brīdī ir tādi jau nopietni miega traucējumi, parādās dažādas šīs ķermeniskās sajūtas, kā dažādas sāpes vai šīs sāpes arī kuņģa apvidū, kaut kāda gramošanas traucējuma, apetītes trūkums, tiek zaudēts svars, piemēram, vai tieši otrādāk ir liels svara pieaugums šajā periodā. Tas viss noteikti kalpotu kā tāds nedaudz jau sarkanais karoks, kādēļ varbūt ir nepieciešams meklēt šo speciālistu palīdzību. Un tāpat arī viens ir tas, ka pa lielam, ja mēs skatāmies tādu studiju gada kopumā, kā tas izskatās, reti kad ir tiešām tā, ka ir tāds pilnīgi miera brīdis. Līdz ar to arī līdz tai sesijā jau mēs varam tā kā saprast, ok, mums jau parādās šīs grūtības, šis ikdienas stress ir par daudz. Viena lieta, ko ieteikt padomāt, ir, vai ir kādas citas atbildības, kuras varbūt tajā brīdī var mest nost, attiecīgi samazinot savu kopējo ikdienas slodzi. Un tad otra lieta, ja mēs tiešām nevaram neko baigi mainīt un mums ir grūti izdarīt to, kas mums ir jāizdara, tad tas arī būtu tāds sarkanais karoks. Kā jau minēju, tas distress un disfunkcija principā ir tādi galvenie signāli, kam dēļ vērsties tad pie speciālista. Kā jau minēju, iespējas ir dažādas. Jā. Vai tas ir ģimenes ārsts, vai tas ir caur universitātes šiem pakalpojumiem. Bet, meklēt palīdzību nav vājuma pazīme. Jā, tā ir tikai tieši pretēji. Tiešām. Jā, tā uz beigām mēs atstājām, bet mēs jau pieskārāmies tā kā to sastopamākos mītus, kā jau jūs minējāt. Tātad garīgās slimības ir vājuma pazīme. Tad mēs laužam savu mītu, tas ir tieši tikai pretējais. Respektīvi, ja pacientam, ja ir kaut kāda šie psihiskās veselības traucējumi, tas nenozīmē, ka cilvēks ir vājš vai kaut kas. Jā. Tas ir līdzīgi tāpatās, kā, nezinu, labi, es mēģinu izdomāt, vai šī analoģija strādās. Bet, piemēram, gripas epidēmijā jau arī ne visi cilvēki saslims. Vienkārši ir cilvēki, kuri ir ievainojamāki, kuriem ir kaut kādi faktori, kam dēļ viņiem šī slimība būs un izpaudīsies, un būs cilvēki, kuriem tas nebūs. Tas ir, tas tā vienkārši ir. Respektīvi, mēs varam nelikt tam klāt kaut kādu birku, ka tas ir vājums, vai tieši kā reiz tas mani padara kaut kādu īpašāku un labāku. Tas vienkārši ir vai nav. Tam nav jābūt ar kaut kādu vērtējuma lietu. Tas vienkārši ir noticis. Jāsaprot, kā es ar to varu tikt galā. Tas tiešām mierinoši. Un tad nākamais tur cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem nav iespējams dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Ir. Bet arī var būt tiešām situācijas, kur, ja psihiskās veselības traucējums ir tiešām smags, varbūt būtiski ietekmēta dzīves kvalitāte. Ja mēs, piemēram, runājam par šizofrēniju, tur arī medikamentozai terapijai ir dažādas blaknes, kādēļ cilvēkam var būt grūti dzīvot tiešām tādu 100% pilnvērtīgu dzīvi, bet ir iespējams lielā daļā gadījumu panākt diezgan labu dzīves kvalitāti. Respektīvi,
tas nav melns un balts. Kā lielā daļā psihiskās veselības traucējumu, kā jau minēju arī sākumā, daļa no viņiem vispār pāriet paši no sevis, līdz ar to var atgūt šo dzīves kvalitāti pēc kāda laika. Varbūt tādi gadījumi, kur ir nepieciešama medikamentoza un ilgstoša medikamentoza terapija un kaut kādi citi arī psihoterapija, piemēram, lai uzturētu šo dzīves kvalitāti. Un ir kaut kāda neliela daļa šo gadījumu, kur tiešām tas stāvoklis ir tik smags, ka ir grūti panākt šo iepriekšējo dzīves kvalitāti, bet iespējams ir vismaz daļa no ciešanām, no lietām, ar kurām mēs varam tikt kaut kādā mērā galā. Respektīvi, tas nav balts un melns. Tas ir viss kaut kas arī pa vidu. Ļoti daudz pelēkās zonas. Tieši tā. Jūs pieskarāties tiem medikamentiem, un esmu ļoti bieži sadzirdējis to, ka cilvēki baidās iet, redz, ka viņi nevēlas, lai viņiem izraksta zāles, ka viņi ir visu dzīvi atkarīgi no zālēm. Kāpēc, jūsuprāt, ir tik liels bailes no tiem medikamentiem? Es domāju, ka tur ir tas, ka ir medikamenti, kuriem ir atkarības risks, piemēram, benzodiazepīnu grupas medikamentiem, jo viņi iedarbojas uz dopamīna sistēmas smadzenēs, kas ir mūsu atalgojuma sistēmas pamatā un attiecīgi veicina lietošanu. Ja mēs kaut ko darām, mums izdalās dopamīns, mēs gribēsim to lietu darīt atkal. Nevienmēr tas nozīmē atkarību, jo, piemēram, ejot, dejot arī var dabūt dopamīnu, un tas patīk. Neviens nesaka, ka mēs esam atkarīgi no dejošanas, bet tas ir, piemēram, alkohola atkarības un citu atkarību veidošanās pamatā. Bet lielai daļai medikamentu, piemēram, antidepresantiem, principā nevienam nav šī iedarbība uz dopamīna sistēmu, nav šis eiforiskais efekts, vai arī nav raksturīgi tas, ka ir nepieciešams arvien lielākas devas, lai saņemtu, lai dabūtu to iepriekšējo efektu. Attiecīgi šķiet, ka tas ir kaut kādām medikamentu grupām atbilstoši realitātei, bet tiek paņemts un ģeneralizēts uz visiem medikamentiem, kas tiek izmantoti psihiskajā veselībā. Līdz ar to medikamentozā terapija nevienmēr nozīmē, ka ir atkarības risks. Turklāt medicīnā principā ir ļoti reti, kad ir situācija, kur ir nepieciešams veikt ārstēšanu pret pacienta gribu. Attiecīgi arī tad, ja jūs aiziet pie speciālista un speciālists rekomendē medikamentu, teorētiski jūs varat meklēt arī citas terapijas iespējas, aiziet pie citas speciālista, nokonsultēties. Jūs droši drīkstat jautāt jebkādus jautājumus, kas jums ir, un iegūt to informāciju, kas ir nepieciešama, lai tiešām pieņemtu informētu lēmumu. Un pacientam, principā, lielākajā daļā gadījumu ir izvēle. Vai viņš lietos medikamentus vai ne, līdzīgi arī ar antibiotikām vai kādu jebkuru citu ārstēšanu. Pacientam ir izvēle. Jautājums ir tāds, vai tiešām bez medikamentiem ir iespējams dzīvot tik kvalitatīvu dzīvi, kā tas ir, piemēram, ar medikamentiem. Ja, piemēram, pie psihozēm, pie šizofrēnijas tiešām ir vajadzīgs medikaments, lai attiecīgi cilvēks sasniegtu kaut cik normālu spēju dzīvot un darīt un funkcionēt, bet pie depresijas es teiktu, ka tas jautājums nav tik viennozīmīgs, ka ir arī daudz tā pelēkā zona, kur attiecīgi var izmantot, piemēram, psihoterapiju, nevis tikai medikamentozu terapiju, bet, protams, arī pie depresijas ir situācijas, kur bez medikamenta īsti nevar. Paldies! Tad turpināt pie nākamā mīta. Terapija ir bezgalīgs process, kas tieši pieskarās pie šī alternatīvu medikamentiem. Tātad to, ka cilvēkiem ir bail iet, jo viņi baidās to, ka viņi iesāk šo procesu, un viņš būs bezgalīgi garš. Man gribas teikt tā, ka jā, bet arī nē. Respektīvi, terapija var būt arī visa mūža garumā lieta, ko cilvēks dara, bet arī tāpatās kā ar medikamentiem tikko minēju, pacientam ir iespēja arī pārtraukt terapiju, ir tāda vēlme. Principā jārēķinās ar to, ka tas ir ilgtermiņa ieguldījums savā veselībā, sauksim to tā. Jo attiecīgi, ja mēs runājam par, piemēram, psihodinamisko psihoterapiju, tur tas rezultāts ir ilgākā laika periodā, apmēram 1,5 gads, bet tam dēļ, ka mēs mēģinām saprast to sakni, kamēr mēs vispār nonākam līdz tai saknei, un kamēr jau tikai saprast, no kurienes tas nāk, arī nav gana, ka ir nepieciešams veikt šīs izmaiņas dzīvē. Līdz ar to tas prasa diezgan ilgu laiku, un ja mēs skatāmies, cik gadus mēs esam dzīvojuši ar šo problēmu, un ka tas ir gads pret to visu laiku periodu, īstenībā tas nav nemaz tik daudz. Bet galvenais, ko paturēt prātā, ir tas, ka pacientam vienmēr ir izvēle.
Jā, respektīvi, tas galvenais mērķis ir palīdzēt pacientam, nevis viņu piespiest kaut ko darīt. Un tā, man liekas, arī ir tāda svarīga tēze, ko atcerēties. Arī tad, ja ir stacionēšana, tas nav ar mērķi pacientu ierobežot vai ieslodzīt vai atņemt viņam kaut kādu brīvību. Tas ir ar mērķi viņam palīdzēt. Šis, man liekas, ļoti, ļoti labs nosaucošais teikums. Tā kā, Līva, paldies tev liels par šo sarunu. Un paldies klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums. Un tiekamies nākamajā epizodē par prokrastināciju.